Nu, ko, draugi? Futbols. Esam ieradušies Čehijā, Prāgā, kur šodien liela cīņa. Šodien noskaidrosim, ne līdz galam gan, bet vai Riga FC būs iespēja beidzot spēlēt grupās. Un šodien jāliek labi pamat, lai tas notikt. Tāpēc noteikti ir jāpiemina, ka Maltā arī notiks RFS spēle, kas ļoti svarīga. Esam ieradušies šobrīd apskatīt pili. Ar mani ir arī lieliskais Arkādijs. Tā kā, jā, bišķiņ apskatīsim pilsētu, izbaudīsim kultūru. Es Čehijā esmu pirmo reizi, un vakarā tad jau lielais futbols un cerēsim uz to labāko. Pagaidām mūsu prognozes ir, ka abos būs super neizšķirts. Tas būtu tāds vēlams rezultāts. Bet, redzēsim. Pilsēta diezgan labi izstaigāta. Gribētos ticēt, ka kādi 4-5 km noiet. Liela daļa gan ļoti forši lejā pa kalnu. Bijām, kā jau redzējāt, pie pils. Čārza tiltu redzējām, visi piekrastīt, forši pastaigāmies mierīgi. Mans tas pirmais iespējas, nav baigās sajūta, ka šeit šodien būs lielais futbols. Un tāda pilsētas nevar saprast, ko man atgādina. Viss tāds, daudz kas tāds pelēcīgs, tāds ļoti vienkārši. Es negribētu teikt, ka noplucis, bet savā ziņā tāds ir. Tagad nonācām pie vietējā alus, testējam to, paskatīsimies, kā tas garšo. Jāpēd, un tad jau ies uz viesnīcu, bet, pagaidām tie iespēja, pilsēta kā pilsēta. Nekas tāds baigi wow, nekas tāds baigi nē. Jā, balkons nav uzbūvēts, bet, tur ir Arkādijs malcīts, es gribētu teikt, tāda istabiņa. Reku vienu gūt, reku otru gūt. Cik Arkādija maksāja? 88 eiro pa vienu nakti. Ar brokastiem? Jā. Ar Genius atlaida booking.com. Var redzēt, ka cilvēks daudz ceļo. Apskatīsimies. Dušiņi, normāli. Zin kā vajag cilvēkiem. Centrs, 5. stāvs. Tā kā īstabiņi Arkādijs labi pastrādājis. Hei! Planā man ir Epet arena, jeb stadions, kur šodien spēlēsi. Spēlēs FC Riga pret AC Sparta Praha. Kur ir arī tāda forša tā kā kino, tāda viņi uzliek. Ko lai saka? 17,000 stadions. Arkādijs saka, ka jau padzīvojas stadions. Bet es jau domāju, ka būs forši. Es domāju, ka būs interesanti. Es domāju, ka nevelti esam atbraucis. Ka tomēr, jauna valsts man vispār unlakot, jauna futbola valsts. Un gribēs to redzēt. Plus man teica, ka viņiem ir ļoti, ļoti forši fani, kas arī manā uzturē ir ļoti, ļoti svarīgi. Tad tagad mēģināsim dabūt akreditācijas, mazliet pastaigāsimies un jau pēc 4 stundām spēle. Plus apskatieties manu dripiņu. Kāda māja, kas uzvilkt. Šodien viss sajies. Šitien jau tīri. Labi man šeit izskatās. Viss ir galva. Iespējīgi. Grafiti, viss. Jā, tā atmosfēra šeit tomēr jūtās. Atradām jaunu draugu un lakojām mūsu pārgājienā. Skatās vlogs, neticēsiet. Tā kā, ja tāds skaties kafiju, dzarot šo vlogu, atceries, bijām. Bet kas ir interesanti, kāds pasākums pa ceļam, baigi daudz Ukrainas karogu. Cilvēki Ukraiņu karogu krāsās, drēbēs. Viss. Kaut kāds vēlēšanas, nevēlēšanas. Naroda. Nezinu, bet izskatās pēc maza koncerta Ukrainas atbalstam. Tā kā redzot, Čehijā arī. Līdz spēlē ir palikušas mazliet vairāk kā 2 stundas, bet jā, beidzot apkārt mēs jau redzam cilvēks Prāgas Spartas kreklos, šallēs. Un jau sāk parādīties sajūta, ka šodien ir futbols. 2 stundas līdz spēlē. Arkādijs man pierunāja, esam kebabnīcā, paņemām kebabiņu. Parmēs pēc nepaņēma aliņu. Un baigi galvas sāp. Es jau imunitīvi iedzēru, bet jā, kaut kas galīgi nav labi. Kaut kas manam organismam nepatīk šajā manā rīta rutīnā. Bet gan jau būs labi līdz spēlē. Ir bešliet mazāk kā 2 stundas. Līdz stadionam ir aptuveni 8-10 minūtes kājām. Vēl domājam, kur un kā mēs skatīsimies. Bet jā, man ļoti patīk, ka īstenībā nevis vienkārši fani maikās, bet tiešām tajos džersijos ļoti daudz cilvēku ir.
uz ielām un visur šaulis, Džersija. Nu tā pilsētā tā kā kaut ko dara, kaut kas būs. Bet jā, iegodīs kebabīt un tad jau močīs dzīvē. Esam pie stadiona, iesim iekšā. Akreditācija ir biļets, preses biļets. Tā kā interesanti. Sagaidījām arī abas divas komentētājas. Jā, bych ķēl klasicku stavu MP. Esam iekšā, neko nepārbaudu, nekas nenotiek. Tā nav. Bet man patīk, man svaibiņš. Es nezinu, tā kā man gribētu ticēt Britu. Es baigi neesmu bijis pie Britiem. Bet tas svaibiņš kaut kāds tāds. Medī telpa. Smuki ir izlikts. O, Petrs Čehs. O, Fortuna Liga. Ļoti smuki. Ļoti smuki. Viņam arī kaut kāda krekli ir. Kovārs. Tie noteikti ir ar Čehu spēlētājiem, kas kaut ko sasnieguši. Smuka tā preses telpa, liela. Gaisa daudz ir. Galvenais, ka multens rāda. Tas ir interesanti. Arnāts galvenais. Arnes mūsu line-ups. Zviedrs, Goms, Černo. Tas mums tur ir uz maiņām. Regža, Taivo, Birka. Kas tur mums ir? Tonišos pamatā. Ok. Nu, nekas baigi jauns. Nav tā, ka mums baigi, vai ne? Kaut ko maina. Skatītāji, mums šodien būs lieliski iespēja ieskatīties komentētāju aizkulisēs kopā ar Sporta centru. Dodamies augšā uz komentētāju vietām, apskatīties setupiņu. Cilvēki arī. Galvenais, ka visi visur pīpē. Tas man tās ir tā ritīgi interesanti. Mēs esam augšā, bet tur ir tribīns. Mēs esam uz tādas platformas. Un šitiem komentē viņi. Komentētāji atkal pieradīs pie jaunas robotikas. Jā, bet ritīgi grūti. Vietas ir nereālās. Crazy. Tāda reāli tāda speciāla tehniskā josla, kur ir komentētāji visi, nu tā kā next level, augstākā vieta stadionā. Draugi, širēs ir futbols, kas man patīk. Iznāca Sparta. Pagaidām vēl galīgi nav pilns un nāks, un cik saprot ir tuvu pilnam, bet nu, fanu sektors tur ir normāls. Un man ļoti patīk. Man patīk formām, krāsa, man patīk mišķēts Latvijas sarkanais. O, aiziet. Ļoti interesanti, kad rekur ir visādi food stand, un rekur ir arī VIP club, kur speciāli krūtajiem viesiem. Galīgi neslikt. Oficiālais merch veikals, līdzīgs kā RFS īstenībā. Konteinerīts. Tikko samaksājām īstenībā 20 eiro gandrīz pa 2 maliņiem, bet nu tu redzēsim, mēs varam redzēt, kāds tur ir tilpums. Bet diezgan ātri rindas kustās, tas man priecē. Opā, izlēja man aliņu. Es jums, draugi, parādīšu. Bet tas ir aliņš. Tas nav 0,5, tas nav. Es nezinu, cik tas ir. Es teiktu 0,7, varbūt litrs. Bet, nu, tā kā forši. Ko esam nonākuši ar lejā tribīnēs? Nu, cilvēki vēl vācās. Protams, ka nav šeit kaut kāds VIP seating. Īstenībā nav nekur apsargi. Neko, kur tur var noskaidrot, kur cilvēks sēž vai ko. Bet realitātē, nu, nāc, sēdies un tā neviens neko neteiks. Augšā arī pāris šitās VIP ložas. Bet īstenībā, jā, tikai šī galā, nu kāds 10 varbūt tās VIP ložas ir tur. Tā kā krūti. Man patīk, man tiešām patīk. Atmosfēriski, forši. Arkādijs kaut ko saka, vecs stadions. Edmunds saka, slikti mēdī telpa. Nifigā, man patīk. Galvenais ir ar ko, nevis kur. Nu ko, draugi, ir diezgan daudz cilvēku jau. Līdz spēles sākumam 10 minūtes.
O, salūtiņš oficiāls. Par šito arī var sodu dabūt, domā, piro? Kā kurina augšā. Ej, tu nos čeks vienkārši. Tur kāds sods ir vēl kaut ko. Vienkārši pirmās minūtes viņš tā, vienkārši, es nezinu, vai viņš kapteinis vai kas 14. numurs, viņš vienkārši iedeva enerģiju, tas ir sīk. Bet šitie ir spēles un stadioni, ko es dievu, tiešām. Man vienkārši skudrīgs skrien. Un sītiem. Trešā minūte un vēl viens asas moments. Prāga mājās, nu nejoko galīgi. Nu ko, pirmās 20 minūtes ir nospēlēts, tensions ir baigais. Pēdējās minūtes, gan paldies Dievam, vairāk neatrodās bumbu tik daudz Rīgas pusē, vairāk jau tāds pie Spartas, tikko arī sods, mēģināsim kaut ko dabūt, bet, es saku, atmosfēras vienkārši sēž un baud, draugi, sēž un baud. Tas galvenais Rīgai moments, vajadzētu mēģināt kādu no viņiem kapteli izspiest. Mēģināju gudri runāt un aplausos. Es ceru, ka jums patīk šis vlogs. Ja neesmu piesakojis, droši piesako, uzspied laiku. Priecīšos ar par kādu komentāru, draugs. Nu ko, 20. numurs Rīgai. Nebija nekas tieši. Un nē, mēs ielaižam golu. Diemžēl 21. minūte, 20 sekundes. Nu viņam dziesma tāpat. Spārta vadībā. Ņemot vērā, ka Spārtas fani močī Riga on fire, jautājums, vai tur Zomers arī kaut kur ir pa brīdi. Kaut kā neredz. Jā, izskatīja vārds, bija cerība, ka močs aizies, bet nē. 1-0. Man patīk, ka komentētājs latviski runā. Tas ir krūt. Ritīgi krūt. Kaut kāds actions. Jā, visu laiku ten tensions maksimums. Šitie spēlētāji, fani, visi. Bet tie kapā. Kārtējais moments pie mūsu vārdiem, bet Zviedrs smuki ar kājām nospēlēja, atņēma bumbu, pretiniekam izcīnīja, izcita ārā. Totās būs 45 minūtes nospēlēts, grūti. Bija kaut kādi 1-2 sitieni, varbūt tās, bet grūti. Tas kritiens tikko varēja smuki iegāst. Jānosargā. 1-0, nav tas pats sliktākais, bet nav pats labākais. Bet jānosargā. Šis ir labi. Šito 9 minūtēs būtu labi. Ko, pirmais puslaiks ir noslēdzies. Es pat gribētu teikt, ka tīri labi. 1-0. Ņemot vērā, kā Sparta spieda, man gribētos ticēt, ka varēja būt daudz trakāk. Ir labi. Būtu jau forši kaut ko iebakstīt. Ja sanāks, ja nesanāks, bet vismaz ir jānotur šis rezultāts. Bet atmosfēra sajūt visu. Cilvēks totiem un tāds arī vakars tumsiņa. Tā atmosfēra ir
Vienkārši končiņi, draugi. Vienkārši končiņi. Pamēģināsim aiziet līdz Rīgas spaniem, paskatīties, varbūt parunāties un saprast to feeling tur. Parādīšu jums no otras puses, mēs esam tāds pie laukuma un mēs sēžam augšā uz tā tilta. Tas tilts ir tur, kur mēs sēžam. Meklējam, kā tikt līdz Rīgas spaniem. Bet krūt tas tilts. Mēs sapratām, mēģinājām pa taisno tikt pie Latvijas spaniem, tur checkpoint ej. Mēs sākām čau runāties, viņš saka, nē. Atais vārds, un mēs esam pie latviešu faniem. Nē, vadība pateikusi, ka jums jāiet apkārt visam stadionam, visam, caur ejai. Tur ir reāli pusmetrs, lai mēs tiktu tur, kur mums vajag, mūs vienkārši nelaiž. O, Zviedrus apakaļ laukumā. Nu ko, tad pastaigāsim, gribējām. Bija tuvu, bija ļoti tuvu. Ocean stadions ļoti labi sadalīts pa sektoriem. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē visur, kur mēs gribam tā smuki iziet, mēs nevaram iziet. Tā kā iesim ārā no stadiona un iesim apkārt pa āru. Nu, neko darīt. Ja, zini, kas būtu tāds smieklīgi? Mēs tāds ejam ārā, mēs esam ārpus stadiona. Ejam apkārt, notiek spēle un Rīga iesit 2. Un mēs vairs netiekam iekšā, jo mūsu Mansūras stadionā. Nekas, mums ir Arkādijs un Edmunds. Jākās. Esam veikuši tālo ceļu apkārt. Tāds galvenais jautājums, kur tad īsti ir ieeja un vai mūs ielaidīs. Es to pieļauju, ka ir šeit. Tad neviena nav. Pagaid. Nē, re, kur ir. Jā, notika tas, ko mēs gaidījām. Mūs pasūtīja nafiga. Viņi pateica, ka mums ir ielikt ieeja. Mums ir preses biļets, kuras ir paredzēts E un A un main tribīnēs. Un to, ka mūs kāds ir atsūtījis uz E, nav viņa problēma. Un mēs varam durt apakaļ uz Rīgu. Nu, faktiski tāds ir īstais sākums. Kāds tev sajūta? Normāli pastaigi, ne? Fantastiski. Prasīja to saliņu, ne? Ejam. Prasīja to saliņu. Tāda bija stulbi un bēdīgi. Un es saprotu, ka tur rakstīts, un Čāls arī pareizi pasaka, viņš saka, ja jums būtu pilnā akreditācija ap kaklu, tad jūs varētu. Nu, bēdīgi. Nu, it kā, zin kā, viņi nedeva pilnu akreditāciju, viņi iedeva šitās biļetes. Bišķis un bēdīgs. Mēs reāli, kad tās biļetes nepadirs. 15-20 minūtes no savas dzīves būsim padirsuši, neredzējuši spēli. Nu, iesim apakaļ. Notiek tas, no kā mēs baidījāmies. Mēs šobrīd esam pie ieejas un viņi mūs nelaiž iekšā. Nu jā, tagad stāvam pie preses ieejas. Mums skaidri un gaiši pateica, ka jā, mēs ar šīm biļetēm nevaram tikt apakaļ, nu, kas ir pilnīgi absurds. Un, jā, draugi, notika neticamais. Mūs atnāca un izglāba. Mēs reāli, nu tā kā, es biju jau tilted. Es nezinu, cik jau spēle iet, bet es reāli biju tilted. Atnāca kaut kāds vīrs žakatītais, you the Latvians, jā, sorry, un ielaida apakaļ. Tā kā, bišķi sagāja mums. Laikam kaut kāda mājiņa ir. Vai kaut kas. Mēs nezinām, kas spēlē noticies. Mēs gribējām jums saturu un beigās, nu, piedodiet, man apdirsos. Nesanāca. Ir spēles 67. minūte, un mēs esam apakaļ. Un šis kungs, kas aiziet, izglāb mūs. Sagāja. Rezultāts 1-0. Labi. Nu ko, Rīgā ir stūris. Jāpacīnās. Marko vajag laukumā. Marko izvilks, vai ne, Marko? Marko vienu iebastīs. Jautājums, kuros, ne? Piedod. 88. minūtē lielisks sitiens Spartai, bet stūris, taps un ārā, bet būtu bišķiņ precīzāk, būtu gols, tā kā ļoti labi uzšāva. Pēdējās minūtes, un ko laiž? Marko, reikšiet, Marko iet, ne? Viņš iestīs, tu man būs
Es viņam teicu, ka tic man izies Marko un iestatīs. Marko, cik vlogs tu jau man esi pievīlis? Davai, saņemies. Ai! 2-0, pēdējās minūtes. Iespēja pēdējās minūtes. Marko, un neuzskrēja. Marko nav labi piespēli iedeva, bet man šeit negaidīja mūsējies. Vēl pavalk bišķiņu laiku. Televizorā 93 minūtes tūtās. Nu, ja paveicās atņemt, varbūt viens uzbrukums vēl. Vai Marko, būtu labāk iedevs piespēlēt, bet viņi turēja, viņi vēl nezinu. Galvenais neatļauties vēl vienu. Bet, jā. Un atkal neuzskatīt. Es nezinu, viņi kaut kā, es nezinu, vai viņš tur varēja uzspēt, bet kaut kā brīžiem šķiet, ka mūsē nenotic līdz galam. Nu, teiksim, ka spēle beigusies. Diemžēl, un var redzēt, ka tie čaļi, čaļi arī nekur gar zemi, spēki, viss cieņa. Es saku, viss cieņa arī mūsu čaļiem no Rīgas, bet moči, un nu, būs grūti mājās. Noteikti būs grūti, bet nepelnīt, tas pēdējais gols bija liekas. Nu, ārkārtīgi, varbūt vlogam manam no sākuma, varbūt tāds kopsaucējs, kopsavilkums, un vai vispār izskatās, ka mums ir Latvijā cerība? Tie otrie vārti noseta noskaņojuma ļoti uz leju. Pie 1-0 man jau gribējās runāt par to, ka tiešām ļoti kvalitīvs, tīpaši otrais puslaiks pati spēle sagādāja tās patīkamās emocijas, bet galotni jā. Gan tas, ka neizdevās tos momentus izspiest, lai gan kaut kur visu laiku bijām tuvu, pie piespēlīts tuvu. Bet nekā. Prāgas Sparta, jā, savā atmosfērā, tagad arī brīnišķīgi Sweet Caroline skan fonā, bet Skonto stadionā jau ir mūsu atmosfēra atšķirīgāka pavisam no šī visa. Un tas var nospēlēt par labu Rīga, kaut vai intrigu, kaut kādā brīdī atgriezt 2 spēļu summā, tas jau būs ļoti labi. Jā, nu vienkārši top atmosfēra. Es nezinu, ko es tikko redzēju. Viņi dzied, priecājās kopā, nepamet tribīnes. Crazy. Es saprotu, ka atkal izskatās, ka es haipoju, kaut vai mūsēji zaudēšu. Bet nē, man šķiet, tādam ir jābūt. Futbols ir svētki, labs futbols ir svētki. Arī latvieši nostāvēja labi. Visi Latvi kopā lēc. Es saku, viena no labākajiem. Man Vēles noteikti ļoti patika. Vēle izlases atvadu, un tur dziedāja himnu un Vēles un vispārējais. Hārts man ļoti patika ar RRPS, bet šī atmosfēra ir vienkārši reizē. Nu, protams, Vācijā, kad mēs pāri bijām, tur arī, bet tur nav tik crazy, lieliski. Tagad galvenais ir jādara viss, lai Latvijā atsistos. Es nezinu, kā to izdarīt, man šeit ir grūti, bet ir jādara viss. Paldies tev, ka noskaties šo vlogu. Uzspied laiku, pieminē manam kanālam, ja gribi var piesekot mani Instagramam vēl kaut ko. Un pateicoties tev, tagad skaties, man ir iespēja aizbraukt, tev kaut ko parādīt. Un es ceru, ka tev patīk. Tā kā droši var arī iemest komentāru. Es vēl mēģināšu varbūt tās tūt ejot ārā apskatīties. Ja būs šalles, kolab šalles, pamēģināšu nopirkt arī vienu kādu no jums skatītāju. Tā kā paldies vēlreiz, ka skaties un tiekamies jau vēlāk. Un tagad laikam uz kādu Spartas bāru, ne? Crazy. Tēlojam īstu žurnālists ar Edmundu un Arkādiju. Tas būs preses konferences. Okay, let's start a press conference after UEFA Conference League
Playoff round game between Sparta Praga and Riga Football Club. Head coach Adrian Kula. With you, let's start with short comment from coach about this match. Ani nepodržali sme loptu tak, jak my vieme hrať, alebo jak je potrebné hrať v týchto zápasoch a dostali sme lacný gól pre mňa. Mazais sneak peeks Planiševa intervē.